Tad nu atzīsti savā sirdī, ka tas kungs, tavs Dievs, tevi pārmācīja, kā kāds savu dēlu pārmāca. Un turi tā kunga sava Dieva baušļus, staigādams pa viņa ceļiem un bīsties viņu. Jo tas kungs, tavs Dievs, tevi ved uz labu zemi, uz zemi, kur ir upes, avoti un ūdeņi, kas rodas ielās un kalnos. Uz zemi, kur ir kvieši un mieži un vīna koki un vīģis koki un granātu koki. Uz zemi, kur ir eļļas koki un medus. Uz zemi, kur maizi ēdīsi bez trūkuma, kur tev nekā netrūks. Uz zemi, kur akmeņi ir dzels, no kuras kalniem tu izcirtīsi varu. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad tev būs slavēt to kungu savu Dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka tu neaizmirsti to kungu savu Dievu, bet turi viņa baušļus un viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu būsi ēdis un paēdis un labus namus uztaisīs un tajos dzīvosi, es izlaižu vienu pantu, kad tava sirds tad nelepojās un tu neaizmirsti to kungu savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Un vēl pāris pantus izlaižot, tad nesaki savā sirdī, mans spēks un manas rokas stiprums man ir devis šo mantu. Bet piemini to kungu savu Dievu, ka viņš ir tas, kas tev dod spēku mantu dabūt, gribēdams savu derību, iedomājies, gribēdams savu derību apstiprināt, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā tas šodien ir. Āmen. Tā ir 5. Mūzes grāmata. Es lasīju no 5. panta līdz 12. izlaidu 13. tad lasīju 14. izlaidu 15. 16. un tad lasīju no 17. un 18. pantus. Es gribēju pateikt šo galveno domu. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Es novēlu mieru tev, tavam namam, visiem taviem mīļajiem, dziedināšanu un atspirkšanu šajā laikā. Bet ko es gribu pateikt? Ir svētdiena. Un šī ir diena, kad mums ir jābūt Dieva namā. Maksimāli pēc iespējas. Lai pateiktu uz Dievam par to labo, ko viņš mums ir devis. Nevelti Izraēlam Dievs to saka. Nesaki savā sirdī, ka tu to esi sasniedzis. Jo tas ir Dievs, kas tev to ir ļāvis izdarīt. Tas ir Dievs, kas tev ir devis spēku, iemantot labklājību. Tas ir Dievs, kas tavā dzīvē dara brīnums un zīmes. Pateicoties Dievam, tev ir tas, kas tev ir. Un Dievs dos daudz vairāk par visu, ko tu lūdzu vai saproti. Tāpēc šīs raksturvietas izvēlējos tieši ar domu svētdienai. Piemini to kungu savu Dievu, ka viņš ir tas, kas tev dod spēku mantu dabūt, gribēdams savu derību apstiprināt, ko viņš zvērējis taviem tēviem un kā tas šodien ir. Tev ir par ko Dievam pateikties. Ir. Pat ja ir lietas, kas tavā dzīvē vēl nav redzamas. Dievs neesošo sauc par esošu. Un ja mēs esam Dieva bērni, mēs arī neesošo varam saukt par esošu. Tā bija Ābrahama ticība. Ābrams sākumā bija Ābrams, bet Dievs ielika viņam H pa vidu, kas esot daļa no Dieva nosauka, Dieva personu vārdu. Tā darot Ābrahāmu par daudzu tautu tēvu. Vārds Ābrahāms nozīmējot daudzu tautu tēvs. Un viņam pietika 3 mēneši apliecināt dienā, ka viņš ir daudzu tautu tēvs, kad Sāra palika grūta. Varbūt kaut gan Bībelē tā ir teikts. Es saprotu to, ka tad, kad mēs sākam runāt Dieva gribu savā dzīvē, to, ko Dievs par mums ir teicis, rezultāts ilgi nebūs jāgaida. Mums būs jābūt uzmanīgiem ar to, ko runājam ikdienā, ar draugiem, radiem paziņām, lai nepateiktu to slikto.
ko mēs negribam teikt. Bet Dievs saka, neaizmirsti par mani. Dievs saka, neaizmirsti par mani. Dievs saka, neaizmirsti par viņu. Būt Dievnamā, pateikties. Pirmdienas vēstījumā es runāju par to, ka Dievs aicina visus pie sevis svinēt svētkus. Un šodien ir svētku diena, kad mēs varam nākt Dievnamā kopā ar visiem, pateikties Dievam par to, ko viņš dara mūsu dzīvē. Patiesībā viņš dara daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Viņš atbild uz mūsu lūgšanām. Un pat ja mēs neredzam šobrīd to situāciju atrisinājumu, mēs zinām, Dievs strādā. Mēs slavējam viņu, mēs dziedam viņu, mēs slavējam viņu ar savām finansēm. Un kad mēs viņam pateicamies, kad tev bērns pateicās, vai kāds cilvēks ir tev ļoti pateicīgs, tu taču gribi izdarīt viņam vēl kaut ko labu, vai ne? Tieši tā ir Dievs. Kad mēs esam viņam pateicīgi, viņš grib mums izdarīt vēl kaut ko labu. Jo tas ir Dievs. Viņš dara vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Tāpēc noskatījies video. Paldies Dievam. Un tagad uz Dievnamu. Tēvs, es tev pateicos šajā dienā, ka mums ir nami, kur tevi senāk tevi pielūgt. Un tiem, kam nav Dievnama, kungs, viņam var nākt, viņam nav jāiet jūdzēm tālu, viņi nākt ar tavā priekšā un pateikties tev, Dievs, par tavu žēlastību. Tu esi brīnišķīgs, tu esi tik labs, es pateicos tev, Tēvs. Es pateicos tev, Tēvs, ka tu dod mums visu bagātīgi baudīt. Es pateicos, ka mums ir darbs, ka mums ir ienākumi, un ka no šiem ienākumiem tu mūs svētīdams svētī un vairo mūsu sēdi liec pieaugt mūsu taisnības augļiem. Tas nav mans spēks. Tas esi tu, Dievs, kas dod man spēku iegūt šo labklājību, šo mantību. Un es tev par to pateicos. Es slavēju tev, Dievs. Es pateicos par katru brāli un māsu, kad es pārdabiski svētīs visādos veidos, lai tavam vārdam ir slava, gods un pateicība. Es pateicos par katru, kurš ir atsaucies uz tavu aicinājumu. Es pateicos, ka tu viņus mudini iesaistīties manā dzīvē. Paldies tev, Tēvs, tu esi tik labs. Svētī viņus bagātīgi, visus, ikvienu. Arī tos, kas kaut tikai reizi ir nākuši pie tevis un uzskatījuši par vajadzīgu būt par svētību man. Paldies tev, Tēvs, tu esi brīnišķīgs. Svētī, dziedini, atjauno un nodrošini visās mūsu vajadzībās. Lai par to tev vienīgajam tiek slava, gods un pateicība, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.